Tātad, puiši, meitenes, labu dienu visiem. Nu, tātad YouTube man ir atbloķējis jau vakar vai aizvakar, un atkal varu raidīt un stāstīt un runāt. Gribēju, kamēr braucu no Rīgas, sapirku visādas tur Rīgas senukajā, par labām cenām nopirku kvarts vinila grīdu jaunajai stila mājas, kā es tur rakstīju, romantiķu mājiņai, ko būvēju. Romantiķiem būs jauna mājiņa 6x6 uz nomu, uz īri un tā, bet kamēr Rīga beidzās, braucu ārā, gribēju pastāstīt par to, kad, jā, ja nemaldos, Mateja evaņģēlijas 24. nodaļa, no kaut kāda 14. panta līdz tur, nezinu, 29. Varbūt kļūdos, es tagad braucu pie stūris, bet man liekas, ka Mateja 24, no 14 līdz 29, tur viss tas konteksts runā par to, kad tad būs, kā mēs sakam, draudzes paņemšana debesīs vai paraušana vai kā kurš, ja, jo Trintīte runā, kad būs pirms, un citi saka bēdu laiku vidū, un citi saka bēdu laiku beigās, un līdz ar to ir 3 viedokļi, ja? Bet kā tad īsti ir un būs, es vēlāk apsēdīšos, jums visu izlasīšu, pastāstīšu, tā kā tur visa patiesība arī ir uzrakstīta, un es arī te visu laiku tur tā kā svārstījos, un tad tā, un tad šitā, un vienu dienu vienkārši sapratu, nu, tagad gari nerunāšu,